12. un 13. martā jau 17. reizi Rīgā notiks starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā Baltijas aplis, uz kurām ieradīsies pasaules labākās vingrotājs no 20 valstīm. Turnīrs jau notiks 17. reizi, un viņš nebeidz mūs katru gadu pārsteigt ar pasaules klases vingrotājām. Šis ir olimpiskais gads. Mēs lepojamies, ka mākslas vingrošana ir olimpiskais sporta veids. Un priecājamies par to, ka Rīgai būs iespēja redzēt vienai no pirmajām šīs zvaigznes, kuras brauc pie mums un rādīs savas jaunās programmas, kas tiek gatavotas uz olimpiskajām spēlēm. Latvija šogad mums pārstāv seškārtējā Latvijas čempione Jelizaveta Gamaļejeva, Arīna Leina un Laima Lipkina. Tāpat 3. gadu pēc kārtas mums notiks Ludmilas Kačkaldas piemiņas turnīrs grupu vingrojumos. Jāpiebilst, ka Ludmila Kačkalda ir tieši grupu vingrojumos 2-kārtējā pasaules čempione, un viņa joprojām ir vistitulētākā vingrotāja Latvijā. Baltijas aplis mums nav iedomājams bez mākslinieku žūrijas. Tie ir fantastiskie, izcilie mūsu Latvijas mākslinieki. Faktiski pateicoties viņiem, šis turnīrs ir tik īpašs, ka visa pasaule runā par mums, visa pasaule brauc pie mums. Meitenes zina, ka notiek šis turnīrs Miss Elegance, kur mēs arī beigās izvēlamies šo skaistāko, elegantāko vingrotāju. Un šogad mākslinieku žūrijas priekšsēdētājs ir tieši Jānis Anmanis. Jau ir skatītājiem arī iemīļota un zināma nominācija Miss skatītāja simpātija. Viņiem būs tāda iespēja 2 dienu garumā balsot par savu skaistāko, elegantāko, interesantāko vingrotāju. Un tad jau mēs beigās redzēsim, vai mākslinieku žūrijas vērtējums sakritīs ar skatītāju vērtējumu. Sacensības tiks atklātas sestdien, 17. Notiks atklāšanas ceremonija, atklāšanas parāde. Viņa vienmēr ir ļoti svinīga. Šogad mums piedalās 20 valstis. Protams, atklājuma sacensības dažādi priekšnesumi. Visus aicinu 12. un 13. martā Oldus Olimpisko sporta centru un tiekamies sacensību arēnā. Sacensības atbalsta Rīgas doma, tās organizē Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas vingrošanas federāciju.